Hei, sveiciens visiem foršiem cilvēkiem. Un pavisam nesen uzfilmēju video par aktuālu tēmu ziema, augstums, kurināmais, siltināmais, elektrība un tā tālāk. Un paldies par interesi, paldies par komentāriem. Var redzēt, tēma tiešām daudziem aktuāla. Un tas brīdis ir klāt. Ir janvāra Enefit rēķins e-pastā. Bet pirms rēķina paskatīsimies, es parādīšu, kas te mums ārā notiek, jo es saprotu, šī lieta arī ir daudziem aktuāla ar siltumsūkni. Tātad reku mūsu ārā bloks, gaisa ūdens, standartiņš, tātad R32, freons, viss labākajās Daikin tradīcijās, reku arī manis iepriekš pieminētie 4 gadi, iegāde un modelīts. Es domāju, ka šis ir ļoti, ļoti daudziem, kam ir Daikin, es pieņemu, ka tā kā top modelis. Nosiltināts tā, viss ievad un tas šitais te pasākums, ekstrudētais loksne. Šitais ir mans izdomājums. Redzam, te ledutiņš ir satecējis. Bija vairāk, es nebiju šogad uzlicis, te bija, tā kā drusciņi jau bija šitien līdz šejienei. Ir padauzīts nost, ir attīrīts un šitāds te risinājums. Bet vispār man ir plāns paskatīties varbūt šitajā te zonā, kur iet tās lameles, ja? Te pa apakšu un uz šito pusīti. Jāpadomā, varbūt vasarā, varbūt te var uztaisīt leņķī, nezinu, tā kā neliela tā kā notek cauruli. Lietus notek tādu cauruli, kas nāk te slīpumā un te uz leju. Nezinu, vai tas strādās tāds magaiverisms. Pa lielam šitais arī strādā. Tur tās piles, visi tie mitrumi, atkausēšana notek. Un tad jau te tur ir, kā saka, vieglāk tikt galā. Bet, ko es varu ieteikt, ko es šogad izmēģināju, ļoti laba štelle. Šitā te ļoti laba štelle. Reku. Konkrēti es pirku būvniecības ABC, jo, mēs zinām, tur Depiņā, piemēram, vispār šitādi visādi produkti nepārāk, tur kaut kādi poļi un ķīnieši. Padārgs bija, es neatceros, kaut kādi 15 eiro, kaut kas tam līdzīgs. Bet šito paņemam, reku pakaisam, ja vajag. Un faktiski efekts, es domāju, ka jums ir visiem skaidrs. Tas nav sāls, reāli nekādu problēmu nedz ar bruģi, reku nedz ar bruģi, nedz ar apaviem. Nekādu problēmu nav. Tā kā šādi arī, lai te nedauzītu ar tiem laužņiem un ko tur cirviem, tā kā principā varbūt nodara. Tātad vēlreiz, šitāds neesmu, man ķīmijā bija, atzīšos pašvaka atzīme, kalcija chlorīds, vai kas tur tas ir, kalcija chlorīds. Tā kā tas tā, es saprotu, ka tas nav nātrija chlorīds, to es atšķiru. Un tā man tas ārā bloks dzīvojas. Tātad atgādinu, viens ārā bloks, 2 kolektori man ir iekšā. Ja? To jau es iepriekšējā video stāstīju. Viss ziema lēnām jau kļūst tāda normālāka. Tā kā iesim iekšā, skatīsimies Enefitu. Tātad, ko esat gatavi? Tātad skatāmies
rēķins par janvāri. Opā, 325 eiri. Tātad kopējais rēķins 325 eiro. Redzam, es jau iepriekšējā video paskatījos aplikācijā 1300 kW. Nu, un te visi PVN un tā tālāk. Tātad mums ir daudzbērnu ģimene, nu, acīm redzot, tātad būtu vispār 350, jā, nu, lielai daļai ģimeņu, nu, pie šādiem apstākļiem. Tagad paskatīsimies, kā tas izskatās sīkāk, ko mēs redzam. Enefitam birža. Tātad es saprotu, ka tas ir bez PVN, jā, tātad 16 centi pa kilovatu, bet nu, ar šo pa lielam neko nevar operēt. Mums ir tas parastais 3 fāžu pieslēgums bez kaut kādām tur bez palielinātiem tiem ampēriem, jā. Un tad visi te mūsu sadalas tīklu un kas te vēl augstsprieguma tīkla vai kas te vēl te ņemās par visām piegādēm un jaudām. Īsāk sakot, 325. Paskatīsimies, kā tas mums izskatās. Tātad mums bija apkure, es jau rādīju, 600. Karstais ūdens 240, kopā tātad 1300. Līdz ar to tad sadzīve mums ir šitas mīnus, šitas plus šitas 460. Es bišķiņ iepriekšējā video samelojos, laikam tie laiki ir pagājuši, ka mums tur sadzīve bija, 460 kW, ap 400. Nu jā, visas žāvētāji, tur trauķenes, indukcijas plīts, visādas te fasādes apgaismojumi, lampiņas, te vēl deg kaut kādas ziemas no ārā. Nu, paši zināt, kam ir privāta mājas, visādas tādas lietas, kaut kādas tur kameras. Tas šitas iekārtas, konsoles, PlayStation, kompi un tā tālāk. Tā kā īstenībā diezgan ir savulaik dzīvoklī, 300 dzīvoklī dzīvojām, mums bija kaut kur 250. Jā, tā kā sadzīves daļa, tāpēc, ka plīts, es domāju, ka indukcija, toties nav pa gāzi jāmaksā. Jā, tas ir kāda starpība. Tā kā kopā 1300, labi, tad paņemam to kilovatos, tad rēķins mums ir, tad tie kilovati rēķins mums bija 325, un tagad paskatīsimies, viena kilovata izmaksas, tātad dalām 25 centi. Jā. Tātad faktiskās kilovata izmaksas mūsu gadījumā pa janvāri 25 centi, tātad reālās ar visiem PVN-iem, ar visu. Apkure, tagad, tas, kas daudzus interesē, cik tad apkure, jā. Tātad reizinam ar šo. Tātad apkure šajā 125 kvadrātmetru mājā, jā, 125 metri, jā, apkure janvārī, trakajā janvārī 150 eiro. Tātad siltās grīdas, tad paši spriediet, tas ir lēti vai dārgi, jā. Katrs te var domāt. Granulas, gāze, šķelda, briketes, nezinu, kas kurš tur kaut kāds kombinētās, apmēram. Protams, tas ir tikai apkure, jā. Tad ūdens mums ir atkal reizinam ar šito 60 eiro, jā.
un loģiski paliek pārējais, kas paliek, ir sadzīve. Jā, tātad kopā 325. Jā, reku ir kilovati, reku ir izmaksas. Tas ir iekšā ar visām šitām te šņagām, kas te mums bija, jā. Jaudas uzturēšanas tad, tas viss ir iekšā. Tur pakalpojumi, reku, tur eiro 65, kaut kāda balansēšana un tā tālāk, jā. Tā kā nevis tur tīra kaut kāda elektrība, bet reāla nauda. Tātad reāli 150 eiro apkure, 125 kvadrātmetru māja, siltās grīdas. Visu cieņu varat, protams, mani kritizēt vai kā. Es teiktu, ka tas ir lēti. Janvāris, šī gada janvāris. Protams, jā, tur māju ņemt, tur kredīti, ieguldījumi, investīcijas, atkal tā visa saruna, tas ir skaidrs. Bet mēs šobrīd no tā abstrahējamies. Ja? Tīri izmaksas. Cilvēki grib salīdzināt, tā kā, kas kuram cik maksā un tā tālāk. Es tagad nerunāju pat par komfortu, ko nozīmē gāze vai siltumsūknis un ko nozīmē briketes, šķelda, nezinu, kas tur, granulu katlus tur un padeves un vēl kaut kādas automātikas un vēl tādas lietas. Ja? Tā kā par komfortiem es pat nerunāju. Ja? Tālūk, tā kā rēķins, daudzi noteikti arī saņēmuši savās e-pasta kastītēs arī šādus ciparus, tā kā kopumā, tā ir visa elektrība. Par šo jautājumu, vai birža, vai šis te ir daudz vai maz, es paskatījos decembra Enefitu. Decembrī Enefitam, šis tīrā elektrības izmaksa bija 9 centi. Jā, arī patēriņš mums bija zem kilovata. Tas ir zem megavata, tas megavats, tātad zem 1000 kilovatiem, un rēķins bija ap 160 eiro. Tagad ir, principā, reiz 2. Pirmkārt, patēriņš ir lielāks, 1300, un cena biržā bija lielāka. Neko darīt. Es gan apskatījos Enefitam, konkrēti Enefitam, es apskatījos fiksēto. Jā, fiksētais ir 13 komats. Šis te pats ir 13 komats. Jā, teorētiski sanāktu, pa janvārī man būtu maķinīt lētāk. Būtu kaut kādi 280 eiro, varbūt rēķins, kaut 270, nezinu, apmēram. Bet varbūt februārī, varbūt februārī birža ir 10 centi, 11 centi, fiksētais 14. Tā kā, mums 4 gadi ir birža, es godīgi pagaidām nesūdzos. Labi, visiem čau un tiekamies nākamajos video. Ja interesē, piesako šim profilam, ieliec īkšķīti, novērtēšu komentāru, atbildēšu, bet gatavošu arī kaut kādus interesantus video pa vēl kaut kādiem gadžetiem, tā kā vienkārši nav bijis iespēja laika pamatdarba dēļ. Visiem čau, čau!